Mūsu veselības sistēmas grūdienis. Ministrs Hosams Abulmeri. Viņš ir iesniedzis deklarāciju, amatpersonas deklarāciju. Viņš ir nopelnījis pagājušā gadā 110 000 gadā. Tad viņš ir piestrādājis Jelgavas poliklīnikā. Tur nopelnījis arī vēl 25 000. Nu, ir strādājis. Jā, ir strādājis. Bet kas izceļ labu darbinieku? Ne jau viņš pats. Jā. Nu, ko viņš tur pats strādā? Jā? Nu, padomniek, vai ne? Pārreiz. Un Hosams, kā kārtīgs lietaskoks no aizjūrām, ir savāds sev apkārt kaudz ar padomnieku. Kaudz. Un tad mēs brīnamies, ja, un mēs sakam, Hosams neko nesaprot. Paskatieties, cik daudz cilvēkiem viņš dod darbu. Ja? 18 padomnieki, 18 palīgi. Nu, tās ir nopietnas rūpes par ekosistēmu. Tās ir ļoti nopietnas. Kāpēc viņam to visu vajag? Nezinu, padomnieks veselības aprūpas kvalitātes jautājumos, padomnieks politikas jautājumos padomnieks. Hosam, no kuras partijas tu nāc? Nu, šausmi. Ja, var sakot, pilns tie ar visādiem gadījumiem. Es īpaši gribētu pasvietrot padomnieci sociālo tīklu jautājumos, jo tas ir gadījums, kā dzimst tie, kas pēc tam pie silēm ir pēduši. Un es parādīšu to gadījumu. Ja? Tātad Madariņa šobrīd ir veselības ministrijā pie sociālajiem tīkliem. 23 gadi. Madariņa no jaunās vienotības jaunatnes organizācijas nākus un, protams, āgrā jaunībā ielec uzreiz labklājības ministrijā, jo tur arī vajadzēja palīgus. Ja? Es jums stāstu par to, kā tikt pie silītes. Un tad, kas notiek tālāk? Nu, darba sākums veselības ministrijā, viņi tur deklarāciju iesniedz, un ko mēs redzam? Vecs bembīts, ja? Nu, ko 23 gados nevar neko jaunu pacelt. Ir kaut kādas saistības, parādiņš 22 000 apmērā. Nu, kas neies visu dzīvi priekšā, bet iesniegs nākamo deklarāciju un parādiņš būs dzēs, un arī mašīna būs jaunāka. Nu, var sakot, ja jūs gribat tikt robā, ja jūs gribat tikt pie silas, tas ir ceļš, konkrēts ceļš, padomniekos tikt sākumā. Un, nu, Hosams šajā ziņā ir ar atvērtu sirdi. Tur daudziem pietiek. Nu, un, kā redzams, arī Madarai šobrīd jau pietiek.